Sveiciens skatītājiem! Spēka spektrs atkal jūsu ekrānos, lai nemainīgi runātu par svarīgāko – par attīstību, par gatavību un par spēku. Mani sauc Jānis Pušeiko, ar mani kā vienmēr mans kolēģis un draugs Jānis Vanaks. Sveiks, Jāni! Sveiciens! Un mūsu šīs dienas īpašais viesis Kārlis Būvmeisters. Sveiks! Čau! Starp diviem Jāņiem Var kaut ko ievēlēties. Jāievēlās vēlēšanās. Gribēju uzreiz pateikt, ka mēs tiešām ļoti novērtējam. Lielais paldies par to, ka atradi laiku un iespēju pievienoties mūsu sarunai. Man liels prieks par to, ko jūs darāt un malači. Tā kā uzreiz ķeramies klāt, varbūt Kārli pastāstīja, kad bija pēdējā reize, kad tu sajūties tiešām negatavs kaut kādai situācijai, izaicinājumam, un ko priekš tevis vispār nozīmē gatavība? Kā tu to saproti? Tas varbūt arī kaut kas sadzīvisks. Nav obligāti par globālām lietām domājot. Klausies, zini, kā ir? Gan jau, ka cilvēki tā arī iedalās vairākās daļās, bet man vārds gatavība nešķiet tas stratēģiski, tagad līdz galam pirms jūs man sitat noklausties, nešķiet viss būtiskākais, jo tas būtiskākais, manuprāt, ir sasniegt kaut kādu mērķi, kas tev ir, tā gatavība tev attiecīgi ir, tas taktiskais solis, bet ne tas, kā teikt, tā stratēģija. Tev stratēģija ir nevis tur, kur man te viss ir gatavs, bet tev stratēģija ir tā, man ir kaut vai man jānonāk līdz punktam B, vai man ir tur kāds jāizglāb, vai man ir kaut kas jāpanāk, ja? Un attiecīgi tu to izdari ar mugureni vai bez vai kā, tas jau ir otršķirīgi. Viņš kaut ko palīdz vai nepalīdz, cik nepalīdz. Tas ir tā kā, līdz ar to es tā baigi neesmu iesprindis uz to, ka vai kaut kas man tagad pietrūka vai kā, jo ir vienmēr tas mērķis, tev ir kaut kas jāpaspēj vai tev ir kaut kur jānokļūst. Ja, un es baigi sevi nešaustu par to, ka kaut kas man nav bijis vai kaut kas ir bijis pat daudz. Ja, tā kā man līdz ar to nav nekad, es neesmu gatavs. Saproti to domu? Jā. Ja es pareizi saprotu, tu priekšroku dotu vairāk plānam, stratēģijai, nekā jau, teiksim, fiziski sagatavotām rezervēm vai somām vai tam līdzīgi. Varbūt beigās pat nezinot, ko ar to visu darīt. Es teiktu, ka tas nav viens otru izslēdzoši. Bet tas 50 plus 1, visticamāk, man būtu sliektos vairāk uz to, ka tev ir jāskatās, kas tev ir beigās jāsasniedz ar to mugureni vai bez. Ar tām rezerves zeķiem vai bez, ja, bet tev ir neiespringt uz to, ka man tagad ir viss feini un tā un stāv un tur ir, kā teikt, tur viss ir sapirkts. Bet tev jau beigās vajag kaut ko izdarīt ar to. Tu jau, tev jau balva par to, ka tevi tur viss saņemts īsti nedod. Tā kā es par to neesmu tā baigi nekad iedziļinājies, bet, ja man ir jāatbild, tad godīgi sakot, laikam visbiežāk es nosačkoju kaut kādos garajos, piemēram, riteņbraucienos. Treniņu procesā, kur, pieņemsim, tev tur 200 kg jābrauc. Un tev bieži vien tur vajadzētu līdz tur rezervīt to, ja. Es bieži vien viņu nepaņēmu, ja. Reizēm sanāk, ka es ieberžos, bet atkal, tas mērķis jau ir beigās nonākt vai galamērķī, vai nonākt atpakaļ mājās. Jā, un ja galamērķī sanāk nokļūt, tad jau viss kārtībā. Tev ir tā kā, bet tā garā man atbild uz tavu īso jautājumu ir visbiežāk es jūtos laikam negatavs kaut kādos garākos riteņbraucienos, kur es apzināti izvēlos kaut ko nepaņemt. Nevis tā, ka bet, un reizēm, es domāju, vienkārši salieku to plusus, mīnus, iespējas robežas, varbūtības. Šodien es lieku uz to, ka man to rezervis, to ļuļungu nevajag. Reizēm viņu vajag. Uz veiksmi citreiz var izbraukt, vai ne? Jā. Starp citu, man ir līdzīga laikapstākļiem. Tieši tas pats, es ļoti nenovērtēju to, kas tuvojas. Piemēram, tu redzi pēc prognozēm, ka tur sola lietu vai stiprāku vēju, bet tu tāpat apģērbies neatbilstoši domu, varbūt nebūs, lai nebūtu. Tur liek jātantudojas un vieglāk taču plikākam nedaudz izsviet. Tā kā es saprotu, par ko tu runā. Klausies, Kārli, varbūt pamēģini nodefinēt sevi ar 3 vārdiem, vai kas varētu būt tava dzīves filozofija 3 vārdos?
Kas varētu būt tie Zini kā, vārdi? man jau lēnītēm nāk tikai 40, man jau tā, domāju, ka tā filozofija jau vēl ir tāda diezgan fluīda un labila, un es ceru, ka tas viss vēl mainīsies. Bet es teiktu, ka 3 lietas. Nu, koncentrēties un būt sakoncentrētais skaitā arī savas vērtības uz atbildīgiem brīžiem, kuri patiešām ir atbildīgi. Tā skaitā krīzes brīži, tie var būt ārkārtas brīži. Neiespringt un nemeklēt, tā ir tā otrā lieta, neiespringt un nemeklēt tās krīzes tur, kur viņas objektīvi īstenībā nav. Un trešā lieta ir spēt atšķirt vienu no otra. Godīgi sakot, es laikam esmu pārfrāzējis Vonagūtu ar šito tēzi, bet tur ir ļoti dziļa patiesība. Katrā ziņā. Tiešām. Klausies, ir skaidri zināms tas, ka tu esi spēcīgs čalis. Ar visu to, ko tu esi paveicis, tu... Tie jau glājumi. Šitas jāgriež ārā. Ironmans, jā, tas jau nav priekš visiem. Jā, un tad uzreiz izriet loģisks jautājums, vai priekš tevis ir svarīgi būt spēcīgam? Vecīt. Un kā tev vispār liekas, kas ir spēcīgs cilvēks? Vai tas ir tikai fiziskais, vai tas ir viss īpašību kopums? Padalies nedaudz. Protams, ka tas mentālais jau, godīgi sakot, ir pāri visam. Tātad, ja šeit mēs tā kā tev mentālajam muskulim ir, protams, ka jābūt ir līmenī. Bet varbūt, ka kāpēc es tur tik gari un izsvērti atbildēju uz to pirmo jautājumu par to, ka es neesmu īsti nekad baigi juties negatavs, ir varbūt tieši tā iemesla dēļ, ka kopš bērnu gadiem ir visu laiku uzturēts tonus, un tev attiecīgi nav tas vājais posms, kas ir tas fiziskā capability, bet, kā teikt latvieši. Ja? Kapacitāte, jā. Jā, ka tev līdz ar to par to vienkārši bieži vien nav jāstreso. Tas neienāk, bet vai es to tā kā uzspēšu, jo par to tu uzspēsi. Tur, zin kā. Un ja cilvēkam tā nav, tad visticamāk bieži vien tā negatīvība, es pieņemu, ka varētu saistīties tieši ar to, ka kaut kas man trūkst fiziski. Līdz ar to es tev izstāstīšu, pieņemsim, no tās pašas zemessardzes, tur pamata apmācībām un tam līdzīgi. Skaidrs, ka es biju pietiekami. Tas bija kā reizi visā, tā skaitā, triatlona treniņu procesā, un triatlonists, kā zināms, treniņu process ir visu gadu. Nav tā, ka tev ir baigā off-season. Viņš nebeidzas. Un, protams, ka fiziski viss es jūtos ļoti, ļoti labi, bet vai man kāds no tur priekšniekiem, instruktoriem, vai kādam citam, kurš arī bija pietiekami spēcīgs, tur pienāca un vecīt, tu gan, vai cik tu tur labi tupies, un vai cik tu... Nē, jo viņiem kā reiz tev beigās tas būtiskākais, tu esi labs karavīrs, ne tāpēc, ka tu tur vari nenormāli daudz uzpumpēties, bet tāpēc, ka tev ir smadzenēs tā kapacitāte. Un attiecīgi tas spēks tev vienkārši palīdz, no tā purva tās 500 vai cik reizes tur piecelties un neiesvīst. Vienkārši tas tev atkrīt tā papildus lieta, pa ko nevajag uztraukties. Bet tas viss pārējais, vai tu tiešām esi labs un jēdzīgs un spēcīgs, jau nāk no tās mentālās kapacitātes. Ja? Tā kā tur neviens neuzslavē par to, ka vai, cik tu tur super pumpējies. Ja? Bet vienkārši, ja tu to nevarētu, tad arī, ja tev nebūtu spēks tur pieliekties no tā purva tajos mācībās, treniņos vai tais pašā X, tad jau tev arī tu netikt līdz tam brīdim, kurā tu esi spējīgs izmantot un pielietot to savu mentālo kapacitāti, lai to problēmu risinātu. Ja? Jo, tas ir tā kā gaiss mašīnā riepās. Tev varbūt tā mašīna nenormāli advancēta un viss, bet ja tev ir riepas tukšas, tad tu tur neko,
fine, bet tā viņš tur arī stāv, ja tu pakustēties priekš nevar. Tā kā tas fiziskais ir Maslova piramīdā vienkārši tas sākums, bet tas pīķīts, tas ir mentālais. Ok, un es sadzirdēju pareizi, ka ka cilvēkam ir jābūt spēcīgam, tu saprati jau principā bērnībā, jau diezgan agri, vai ne? Mēs visi esam puslīdz uzauguši vienā, man liekas, 10 gadē, vai ne? Tur 90. vidus ir tas, ko mēs ļoti labi atceramies. Katrs savā, visticamāk, tur rajonā. Jā. Un tajā brīdī tev ir sevišķi kā vīriešu dzimtas pārstāvim puikam. Tev tajā brīdī vienīgā tava valūta ir tas, vienīgā valoda ir tas, cik tu ātri vari uzkāpt kokā, cik tu veiksmīgi vari nolikt, cik tu veiksmīgi vari kādu noķert, vienalga salkās vai kaujoties, vai cik tu veiksmīgi vari aizmukt. Un tas ir tas, kā tevi pārējie saprot, šitas čalis ir labs. Neviens taču mēs neatceramies, vai tas čalis gan tur baigi labi tur rēķināja, un tas tur lasīja, kas ir, protams, ļoti, ļoti svarīgi. Bet tajā brīdī tas krampis ir tas, kas tavu biedru acīs iedod tev kaut kādu vērtību. Vai tu esi tas ātrais čalis, vai tu neesi, ja? Tas ir tās pirmās klases, kad mēs vēl puikas tikai, kā teikt, attīstamies, un datorspēles nav nekādas, vai ne tur, un baigie tur, pulciņi tur arī nekas nav. Un līdz ar to, tas jau man tajā brīdī bija kaut kā iezīmējies, ka, tā ir tava valūta, vai tu esi pietiekami ņiprs. Tas ir tas, kā tevi citi, pēc tam jau, kad tu pieaudz, tad jau veidojās viss pārējais. Tā kā par to fizisko es teiktu tā krampis, tas laikam ir tas tas tāds kopējais viss kodols, jā, ap tevi, vai viņš te ir vai nav, tas ir. Tas jau ir tas pirmais moments, kas mūs definē. Ja jau tu no bērnības esi bijis tāds ļoti aktīvs, kustīgs, sportisks un gan kokos kāpējs, gan skrējējs un darītājs, es pieļauju, tev skolā nebija diezko grūti. Nebija tā, ka tevi apceļ vai jo mēs arī iepriekšējās epizodēs un arī aizkadros bieži runājam par to, ka šobrīd skolās, jāsaka godīgi, bērni jaunieši ir ļoti nežēlīgi. Un tiklīdz tu atšķiries, tiklīdz tu esi lēnāks, tu kaut ko neproti, tu neesi tāds kā citi, tad, saucamais bulings. Kaut ko tādu nācās piedzīvot arī pašam. Es domāju, ka godīgi saku, ka mēs visi savās pirmajās klasēs atceramies to čalīti, kuram gāja uz švakāk sportā. Tu zini viņu vārdu, es gan jau, ka zinu viņu vārdu, to zinu, ne? Diemžēl patīk un nepatīk, bet tas tā ir. Vai mani bulijoja? Bija, protams, gadījumi, neatkarīgi no tā, ka, es jau arī nebiju uzreiz, nebija tā, ka es biju visātrākais skrējējs klasē, vai tur viss. Bet es vienmēr tur biju visos kopā, es vispār tur otrais biju. Ja vajadzēja izdarīt to, ja vajadzēja tur vilkt virvi, es tur nebiju ņiprākais, bet es biju uzreiz otrs. No augšgalā tu biji, kad ziņā. Jā, es domāju, jā. Klausies, Kārli. Un ja jau mēs runājam tieši par to vecumu, plus mīnus 10, 12 gadi, un ja tev tagad būtu iespēja sev iedot, teiksim, kaut kādu padomu, 12 gadus jaunam Kārlim, ko tu teiktu, kas varētu mainīt varbūt tavu attīstību, nezinu, kaut kādas citas lietas? Daudz ko. 12 gados es vēl pīpēju un sūtu saliņus, un to visticamāk es viņam ieteiktu, ka vecīt, labāk beidz 12 nekā 13, kā es to izdarīju. Bet ja tā nopietni, tad es laikam tam puikam censtos pateikt, es faktiski vēl joprojām ar sevi par to strādāju, ka darbam, tupam darbam ir īstenībā lielāka nozīme nekā man tobrīd likās. Tad, kad es biju, 12 varbūt ne, bet 14, 15, 17. Ka mēs arī atceramies, ka bija kā teikt, Latvijas seniori un bieži vien dzirdējām, ka kur es te visu mūžu esmu strādājis un man tik maza pensija un tas bija vēl tas, kā kapitāla uzkrāšanas un tas efektivizācijas posms, ja tur pirmie Eiropas Savienības gadi, tur liberālais, kā teikt, tur nāk tehnoloģijas. Un es biju sev tā kā ielicis, ka man ir
pupu mizas par to darbu, man vajag to rezultātu. Ja? Es visu pēc idejas darīt efektīvāk, mazāk strādāt, vairāk efektīvāk, un šitā visu laiku, un tad pagāja 10, 15 gadi, un tad saproti, ka beigās, nu jā, tā doma, protams, liekas pareiza, bet beigās tev īstenībā jau tas prieks un gandarījums ir nevis par to, ka, nu, reku, tu esi panācis, bet vēls kāds tas bija darbs un cik krūta, ka tas ir īstenojies. Nu, pieņemsim, tagad bija nesen olimpiskās spēles, ja, un nu, iedomājies, un tu tagad, es nezinu, vai tu slēpo, neslēpo, pieņemsim, viņš aiziet uzslēpot, un viņš tur noslēpo pa visiem ātrāk. Nu, brīnumainā kārtā, un te uzliek olimpiskais medālis tevi. Un tev tā kā, tā kā forši, ja. Bet iedomājies, kāds tev būtu gandarījums, ja tu esi no tur 8 gadiem tur gājis uz to mērķi, naktis, rīti, tur asaras, un tad tu tiec pie tā medaļa. It kā medālis viens un tas pats, ja tu esi čempions tādā gadījumā vai tādā. Bet tev iedomājies, kāds tev ir laimes sajūta, ka tu saproti, ka tu jau vēlas tur apakšā bijis tāds mežonīgs darbs. Gandarījums par rezultātu, jā. Par rezultātu, bet un par to ieguldīto, laiku, jā, jo katrs ieguldītais process jau tev nozīmē, ka tu no kaut kā atsakies. Tās dienas stundas jau ir tik, cik ir. Un ka tu esi izdarījis tu pareizu izvēlu. Bet tad, kad es biju tāds jaunākos gados, man tā kā viss bija, ka pēc iespējas visu efektīvāk, pēc iespējas īsāku laiku darīt, atrast visu efektīvākos veidus, kas ir it kā liekas pareizi. Ja, bet tur tomēr tas tupais vienkārši strādāšana, kura tobrīd likās, ka pilnīgi izmests laiks vējā. Es šobrīd saprotu to padziļināto vērtību, un līdz ar to arī saprotu tos jau krietni vecākus un sirmākus cilvēkus, kas arī tomēr, kuriem protams, arī tas viss padomju laiks to darbu lika, bet kuri novērtē to darba procesu kā tādu, vairāk nekā es esmu to novērtējis. Un tur kaut kas ir ļoti būtisks tajā mindsetā. Tas būtu tas, ko es ieteiktu. Ka efektivitāte ir ļoti laba, bet process tieši tā, jā, arī tas ir. Cik izbaudi, bet tas ir jāsaprot, jāpiedzīvo. Un tas tev vienkārši beigās dos krietni lielāku gandarījumu par to, nekā, ka tu vienkārši esi atnācis pēkšņi noskaies, iedot medaļu, forši, paldies. Jā. Nē. Tu ļoti labi jau pieskāries tieši darba tēmām. Un es pieļauju, tu ļoti labi arī atceries savu pirmo darba vietu. Varbūt tu vari mēģināt atcerēties kādu mācību, ko tu varētu paņemt no šīs pirmās darba vietas. Kas bija tas, ko tu iemācījies? Tu zini, kad man pirmā vēstule no vida atnāca par manu pensijas uzkrājumu, bija 95. gadā, kad man bija 10 gadi, man bija atnāca jau Klaudija, jums ir uzkrāts pensijā tik un tik lati. Jo es strādāju, es biju Latvijas televīzijā, tur man bija kaut kādi raidījumi, un par mani maksāja nodokļus. Tā kā pirmā darba vieta, ja tu saki, tu noteikti atceries, es tā baigi miglaini atceros. Okay. Bet es teiktu, ka tāda objektīvi, tur tāda tīņa gados pirmā bija Latvijas radio, kas bija kā tāds nopietns līgums, un es biju programmu vadītājs vairākās programmās, un tas sakrita tur vienu laiku ar to pašu Eirovīzijas laiku. Mums bija mežonīgi daudz koncerti pa Lietuvu, tur katru nedēļas nogali, un man bija agrie sestdienas rīti, kur bija 6 no rīta jābūt pilnīgi svaigam, jāgriež miķis un jāsaka, labrīt, es Latviju, es jūs ļoti mīlu, pulkstens tik un horoskops tāds un tāds. Jā. Un laikam tas, ko es esmu paņēmis līdzi, ir disciplīna, teiksim, tā vienkāršot. Ja? Tev ir tur konči un viss, bet tev beidzās tur pusnaktī koncerts Viļņā, tu sēdies savā mašīnītē, 18 gadi, dodies atpakaļ uz Rīgu. 6 esi ēterā, visu līdz 12 nostrādā, un bieži vien tajā sestdienā ir pēc tam otrs koncerts. Un tad tu tajā pašā mašīnītē brauc atpakaļ uz Viļņu vai uz Kauņu un taisi otru koncertu. Jā, tā disciplīna tur ir klātesoša, gribi vai negribi. Jā, un tas man, godīgi sakot, arī palīdz šobrīd. Man ir diezgan daudz agrie lidojumi turpu, šurpu, un tur
nu, tu jau jāceļās, celies 4, celies 5, nu, tā kā... Un ar visu to tu atrod laiku arī pie mums atnākt uz sarunu, tā kā cepuri nost. Klausies, paturpinot šo pašu tēmu, tad to, ko mēs dzirdam un to, ko mēs zinām, ka tu jau no bērnības esi principā bijis uzmanības centrā. Bet varbūt kā tas ir ietekmējis tavas attiecības ar klases biedriem, ar vienaudžiem, vai tu jūti kaut kādu īpašāku attieksmi, vai tavā gadījumā tas baigi neko nemainīja? Nu, tādā tuvākā klases vidū, man klases ir bijušas, nu, laikam kādas tikai 3. Līdz 6. klasē bija tas pirmais kodols, un tad no 7. līdz 9. Ja, un tad no 10. līdz... Un tuvāko vidū, tās klases vidū, īsti nē. Bet nu, tā skola jau ir plašāka, un skaidrs, ka es tur sanāca atrauties mentāli ar to saucamo bullyingu par to. Bet nu, foršā lieta, ka ja man tev ir jānosaka mani tuvākie draugi šobrīd, gandrīz 40 gados, tad viens būs no sākuma skolas, viens būs no vidusskolas. Gadu gaitā pārbaudīt. Jā. Okay. Klausies, nākošais jautājums man ļoti interesē, jo principā gan es zinu, man tuvākajā draugu un paziņu lokā daudz ar to cīnās. Un tas ir stress uzstājoties, vai nu cilvēku priekšā, vai kameras priekšā runājot. Gribēju jautāt tev, skatuvē, stress, kā tu tiec ar to galā? Varbūt ir kāds knifiņš, ko tu vari iedot man, skatītājiem? Kas tev vislabāk palīdz? Vai varbūt tev nav vairs stresa? Zin kā, nē, tu to tik ilgi jau dari, ka... Kāds jau bija teicis, ka ja tu kāp uz skatuves bez stresa, tad jau varbūt tev nav kaut kas kārtībā ar tavām vērtībām. Tā kā nedaudz jau tādu tonusiņu un koncentrēšanos jau vajag, un tas jau slikti nav. Jautājums, kā vienkārši ar to ir nevis tur, jātiek pāri un kā ir jāpārvar, ne, bet kā ir jāsadzīvo, teiksim tā. Nu jā, drīzāk tā, tiešām. Un tur ir tādi, protams, tupi elpošanas vingrinājumi, kas bieži vien palīdz. Ka tu tā kā sadali 4 sekundes, un tu 4 sekundes ielpo, 4 sekundes paturi, 4 sekundes ielpo, 4 sekundes paturi tukšu. Un šī tā te tur minūtiņa. Tas jau ar tev to heart rate bišķi pazeminās, ja, un tas tāds pavisam vienkārši. Un tā otra, protams, zelta ieteikums ir vienkārši būt gatavam. Bieži vien tas stress... Atgriežamies pie pirmā, jā. Lūk. Tieši tā. Jo bieži vien jau mani cevišķi, tur ir ar mūziku saistībā, piemēram, tas stress ir tas, ka tu zini, ka tu esi tā kā pārliecināts par tiem vārdiem, bet tur kaut kur tu arī var aizlaist. Un tas ir tas, kas tev... Ja, bet ja tu zini kā, ja man tagad jānodzied, tev būs the war's not over, to gan jau, ka es bez stresa nobliezīšu. Bet tas ir, tā sagatavotība, tas atkal aiziet īstenībā uz to pašu fizisko, ka ja tev ir tajā gatavošanās brīdī ar 10% no tās savas uzmanības jāpatērē tam, ka vai man muskuļi atļaus, vai man nesāpēs, tad tas, protams, ir papildus stresa elements. Bet ja tev tas skeletu, kā teikt, muskulārais ir kārtībā, tad tu vienkārši par to nedomā. Tā kā šobrīd mēs nedomājam par to, vai būs elektrība pēc 10 sekundēm vai nebūs, jo te viss vadi ir, viss elektrība. Mēs par to vispār izslēdzam. Ja mums te kaut kur darbinātos uz pēdējiem metriem, ģenerators, tad mēs te visu laiku būtu tādi. Domas arī kaut kur citur. Jā. Tieši tā. Nē, es tev pilnīgi piekrītu, un, manuprāt, gan stress, gan bailes, viņām ir jābūt klātesošām. Pareizi tu saki, kā tu tiec ar to galā, vai ne? Nevis kā tu pārvari, vai kā tu no tā atbrīvojies. Jo bez galā bailes jau ir arī taču normāls, dabisks pašsaglabāšanās pasākums, kas tev bišķi tur kaut kādā saprāta robežā. Jā. Tieši tā, pasargā, jā. Bet tagad nomainot tēmu un pieskaroties, principā, vienai no svarīgākajām sadaļām. Tu esi piedalījies Ironman triatlonā, kas ir abrīnojumi daudziem no tāda vidusmēra cilvēkiem, es domāju. Izstāsti, kas tī mudināja, kāpēc tev bija svarīgi viņā piedalīties un varbūt kopumā, kādas ir tavas emocijas, kādas ir tavas atziņas un kā tas bija?
Nu, es teikšu, ka tas apbrīnas efekts nedaudz spēlē, jo es pats to apbrīnoju un likās, ka kaut kas tā kā tur ir. Bieži vien tas ir labs conversation sarunas starterīts. Mums tas ir viducī, bet arī tur, nezinu, biznesa vai politikas pārunās, tiklīdz nonāk pie secinājuma, ka tas uzreiz pavērš to sarunu. Es tam piekrītu. Tas nebija gan īstenībā tāpēc taisīju, bet man tie individuālie sporti tā ir sanācis, ka viņi vienkārši vienmēr ir bijuši dabiski kaut kā kopā ar mani. Man nav bijusi futbola komanda, man nav bijusi basketbola komanda. Man vienīgais tīms, kas ir bijis, godīgi sakot, savas dzīves laikā, ir bijuši Dzeguzēnus skatuves, kas mēs bijām kā komanda. Ja? Bet tā bija skatuve. Sportā viss lielākoties bija pats par sevi. Pats skrien, pats peldi, pats brauc, pats slēpo, pats protams, ka tu to vari darīt kopā ar pāris foršiem cilvēkiem. Bet tā ne komandā. Jā, vienkārši tā ir sanāca. Un ar to man tēvs ir bijis biatlonists. Biatlons tomēr arī ir individuāls sporta veids. Un izturības sporta veids, un augstums, un sevis pārvarēšana. Tas man vienmēr ir tā kā licies tāds nedaudz kaut kas simpātisks. Un pirmo triatlonu disciplīnu, kas bija olimpiskā disciplīna, kas ir protams, pavisam īsi salīdzinoši ar aeronu, es nobliežu kaut kādos, manuprāt, 17 gados. Tīri pats bija izrēķinājis. Un pie mājas vecāķos ir ļoti piemērots 400 metrus garš ezeriņš. Tos bija sarēķinājis un tad paņēmu veco dzelzs riteni un izdomāju, kā es tur izbraukšu tos 40 laikam bija olimpiskajā. Un tad noskriešu un pierunāju vēl tēvu, ka reku tev chronometrs un es ik pa brīdim te apskriešu ap sēdzi, tur nospiedu. Un tad viņš bija laika uzņēmējs. Un kā kaut kā tā tas aizgāja. Tas Ironmans ir, protams, tāda, tā holy grail varbūt disciplīna, uz ko, protams, daudzi vienmēr tā kā domā, ka tā kā varētu, vismaz vienreiz man gan pagājuši gadu atkrita, līdz ar to man ir šogad ir nākamie lielie sači, jo es baigi satraumējos uz veļu kā reizi. Un viņš ir vientuļš sporta veids, bet kas ir skaistāks par vientuļu sportošanu? Man liekas, tas ir baigi labi. Tu pieskāries pie tā, ka tu satraumējies un tev atcēlās šīs sacensības. Ir skaidrs, ka sportistam, manuprāt, tas ir tāds ļoti liels trieciens. Tu pats teici, ka tu gatavojies visu gadu. Tā ir bez pauzēm. Jā, šodien un brīdī, kad tu saproti, ka tu nevari startēt, cik ļoti liels tas trieciens tev ir, emocionāli, psiholoģiski. Bišķiņ bija, bet man tās traumas bija tajā brīdī tik godīgi sakot nopietnas, ka es biju vairāk domāju par to, lai es vienkārši esmu 100% atpakaļ pēc rehabilitācijas, lai man nav kaut kas man pēkšņi ierobežo tā kā daudzus, es te nevaru pieliekties, es te nevaru pacelt. To gan es nevarēju tā kā salikt kopā, ja man kaut kas nedod Dievs ierobežot ikdienā. Līdz ar to tas pārdzīvojums pa tiem sačiem nebija, godīgi sakot, tik liels. Un, godīgi sakot, arī man tie sači, cik mums ir laiks? Es uzskatu, ka ir divi virzieni. Es pieļauju, ka tā man doma ir kaut kādā brīdī nepareiza un apgāžama, bet ir izkrita vārds no galvas. Kā ir tad? Tev ir tātad motivācijas ceļš, un tev ir kā domā, kas var būt otrs? Disciplīna. Jā! Un viņi, godīgi sakot, ir kaut kura brīdī viņi var salikties, bet viņi ir šķēre. Proti, tev ir motivācija, tad, man būs motivācija, tad, ja es esmu nopircis džimā abonementu, ja nauda samaksāta, man ir jauns ekipējums, vienkārši 100 punkti. Motivācija, vai tur vasarā tur ir kaut kādam jābūt, tur izskatām atkal motivācija, vai es neko nevaru, man vajag nopirkt to Rīgas maratona tur biļeti, un tad man ir motivācija uz to datumu. Bet tad ir disciplīna, kur tu
to treniņu procesu, sevis uzturēšanu dari bez jebkādas tā kā jēgas. Ja? Nu, tev tur nav finišiņš. Tu vienkārši to dari, tāpēc, ka why not? Nu, tā kā. Un es bieži vien piesakos tiem mačiem, nu, pēdējos. Nu, labi, Ironā tu to nevar izdarīt, jo tev parasti tur ir pāris tajā pašā rotā, tur to Ironman disciplīnu izpērk tur ātrāk nekā uz AC/DC koncertu biļeti. Tur bija kaut kāds 20 sekundes un tur pazūd tie 1000. Baigā ātri, jā. Tur ir tāpat nav viena diena, tur ir dažas minūtes. Un tur, protams, tev sanāk, nu, ka viss tev ir uzreiz tur jābliež. Bet bieži vien, ka Latvijā tas viens Latvijas čempionāts, kas ir, nu, tur iepriekšējā nedēļā, tā kā, jā, un tā sajūta ir, ka easy, jo es to varu izdarīt. Man nav tagad, nu, un tas, man liekas, baigi forši, tad ir motivācija un ir disciplīna. Un viņi īstenībā viņi baigi nesaskarās. Kaut kur viņi var saskarties. Protams, motivācija, disciplīna kopā, baigi labi. Bet, ja man jāizvēlās viens, man tā motivācija, bet tā disciplīna liekas vienkārši simpātiskāks mindsets nekā tā motivācija. Sapratu to domu? Man liekas, ka nē, es baigi. Nē, es sapratu. Okay. Bet kā šo disciplīnu ielikt iekšā ikdienas rutīnā cilvēkam? Tev viņa bija regulāri ar tiem šī disciplīnas komponente klātesoša? Tu tāds vienkārši esi? Vai arī tu varētu ieteikt kādu metodi kā cilvēkam, kuram varbūt šobrīd jau ir grūti uz fitnesa zāli aiziet? Jā, skaties, mēs runājam. Jā, nu tas ir, es, protams, runāju par amatieru sporta veidu. Nu, lai gan jebkura, lai tā neizklausās kaut kā visdegunīgi, bet skaidrs, ka amatieris Ironmanā ir, tas nav tas pats, kas amatieris. Labi, es neteikšu nevienu. Ok, tā tas ir, bet es tāpat arī šo savu pieņēmumu runāju par amatierismu. Mēs esam amatieris. Tas ir līdz ar to, tev tāpat ir darbs, tev ir ģimene, cik tev sanāk. Tātad, atgriežoties pie tās domas par to disciplīnu, visticamāk, ja tu esi pro atlēts, tev tur viss ir aizmirst. Tev ir, kā teikt, tev ir viss, kas strādā, nestrādā, viss tiek grūsts un maukt. Bet varbūt viens no tiem, kā saglabāt disciplīnu, ir nepārstūrēt. Ja, ka tu nevis, ka tev ir tie mērķi, ja, tu caur asarām, bet ka tev ir tāds džentelmeņa minimums, džentelmeņa komplektiņš, ko tu esi pats saproti, ko tu vari, kur varbūt ir bišķiņ, tas ir mērķīts, ja, kurš ir, teiksim tā, aizsniedzams. Tev vajag tur bišķi pastiep, bet tu viņu tā kā zini, ka tu viņu kaut kādā veidā var aizsniegt. Nevis kaut kas baigi tāls. Nezinu. Protams, jau galvenais ir vīriešu gadījumā saprotoša sieva. Tad tu to disciplīnu vari. Ja tur mājās nav kārtībā, vai tev ir jādomā taktiski katru reizi, kā tu ieminēsies par to, ka vai es varētu šobrīd 5 stundu riteņbraucienu izbliest. Ja tas ir tāds ļoti liels taktisks darbs, tad jau tas ir paliek baigi grūti. Tādā ziņā tev, laikam, ir paveicies. Man ir paveicies visās frontēs. Uz stundiņu un ir atpakaļ mājās, un varbūt ģimene pat nepamana, un tu pazūdi vienkārši 200 km ar ričuku, tad vēl jāuzpeld vairākas stundas. Un galvenais, lai pēc tam vēl nav zvans no slimnīcas. Jā, ka kaut kas ir noticis. Bet es tev pilnīgi piekritīšu, jā, it sevišķi amatieru sportā, manuprāt, ir jāmāk piebremzēt. Pirmkārt, primāri tāpat ir mūsu veselība, mūsu pašsajūta. Un amatieri ir vienīgais, kur tu vari kaut cik saglabāt to balansu, jā, starp tiem rezultātiem un starp kā teikt, overtrainingu un veselību. Un tas Ironmanā, triatlonā, garo distanču, video distanču triatlonā ir, protams, ka tas būtiskākais nedarīt. Tas arī ir viens no tiem sportiem, kur tomēr ir jābūt objektīvai izpratnei par savu veselību. Arī tīri ķermeņa, kaut kādām varbūt iezīmēm. Ja? Tur pat nav runa par veselību, kā man tur kaut kas nav. Bet, ja tev kaut kas nav līdz galam piemērots, nezinu, sirdsdarbība, krūšu kambari, ja, kaut kādas atsevišķas lietas, ja, varbūt, tad ir attiecīgi citi sporti. Un līdz ar to, tāpēc arī tajā sportā tu tā pats, tev ir jābūt ārsta izziņai, tev ir jābūt, licencei. Un diemžēl ir gadījumi, un tie gadījumi ir biežāk nekā es būtu domājis, ka cilvēki ir jāiziet. Amatieru līmenī.
darot it kā šo te liekas sportisko un veselīgo. Un tur viss ir vēl viena lieta. Sports ir, tur profesionāls sports, tur ir ļoti, kā mēs tur smuki pasakām, ir ļoti maz kā savienojam ar veselību, fine. Un protams, ka garo distanču triatlons, un starp citu, kas ir? Ironmans liekas forši, bet ir taču dubulti Ironman. Ir čaļi, kas moc 3-kāršos un dāmas, 4-kāršos. Tur taču nav robežu. Nav robežu. Ir čaļi, kas vienreiz uzkāpa kalnā, ir čaļi, kas 3 reizes. Tā kā es jau tur tiem čaļiem šitāds Irons ir tādi iesildīši. Bet ko es gribēju teikt? Protams, ka tā disciplīna, tad, kad ir sacensības un tad, kad tu ej uz tādu, vai all out effortu vai tādu sportisku kaut kādu sava mērķa, individuālā mērķa sasniegšanu, kas tāpat beigās pēdējos 20 kilometros faktiski ir all out efforts. Tad, protams, ka viņš tajā dienā nav tā, ka viņš tev uzlabo veselību. Protams. Bet, un līdz ar to daudz saka, tāpēc nedarīšu, kur es tur satraumu. Bet tās visas, tā ir viena diena gadā. Nav baigi daudz amatieru, kas Ironus bliestu 2, 3, 4. Es pāris pazīstu, protams. 2, varbūt 3 jau ir tā, tad jau tev tai sievai jābūt ir ļoti, ļoti mīloši. Bet attiecīgi, ja tev tas ir tāds viens liels vasaras notikums, tā viss kopā saskaitot, tā visa slodzi uz tavu muskulatāro sirdi, visu pārējo, nebūs tajā dienā, tu nekļūsi tur, kā teikt, veselāks nekā tu biji iepriekš. Bet tas viss, tās 363 dienas iepriekš un tie treniņu procesi, kas ir līdz tam, viņi visi ir brīnišķīgi. Tieši tā. Un ja tu salīdzini, pieņemsim, tur basi, hoķi, ko tu dari, ir sevišķi amatieru līmenī, ja tev tur nav nekādas padziļinātas izpratnes, un tu tur mauc, tu vari mierīgi nomaukt to spēli 2 reizes, 3 reizes, 4 reizes, vai tur vairāk spēles. Un tur arī, tas, kad tu sevi pārslogo, kas arī tajā brīdī, pēc idejas teikt, zini kā, šitas godīgi sakot nav nemaz tik labi. Tas tev bieži viens sanāk, es negribu teikt neveselīgāk, vai ne, bet saprot tā doma, jo tam Ironam tev pirmkārt ir cross trēnings, tu uzpeld, tu uzbrauc, tu pakačājies, tu paskrien, tas viss tā kā kopā, no skriešanas tev bišķi labāk skrien, no braukšanas bišķi labāk skrien, no peldēšanas tev labāk sēd, viss kaut kas tā kā kopā, Un katrs tas vingrinājums, ko tu dari līdz tam sacenēm, ir vienkārši brīnišķīgs. Kā teikt, tā zelta zona 2 trenēšanās, tas viņš ir no mitohondriju attīstības, no elpošanas, no sirdsdarbības. Tur nekur bieži vien nav pārslodzes, tādas baigās tur impulsus. Protams, ka ik pa brīdim uzskrien, bet tas nav tas būtiskākais. Un tas man tajā sporta veidā patīk, ka tur 90% no tā treniņa procesa ir vienkārši tur katrs fizioterapeits būtu vienkārši cik super, Lai gan beigās tas mačs, tajā brīdī tu kā teikt. Jā. Ok, šajā vietā es ļoti gribētu, lai tu iesaki skatītājiem vienu lietu, ko vajadzētu darīt un vienu lietu, ko nevajadzētu darīt, gatavojoties, piemēram, šādam triatlonam, vai jebkuram tādam ļoti sarežģītam izaicinājumam. Ir obligāti jāaiziet pie ārsta, jānočeko, vai tas ir priekš tevis. Un ko nevajadzētu darīt bez ārsta. Ko nevajadzētu darīt, nevajag, visticamāk, nevajag pārforsēt. Tas overtrainings šajā sporta veidā ir redzams, ka tāds mēdz būt. Un, nevajag laikam, nevajag pārforsēt. Es jau personīgi skatos no manis arī, bišķi mazāk, neapkaries ar tiem visiem vadiem un sensoriem un visu. Tas pirmkārt, tas ir uzreiz kļūst krietni dārgāk. Neskaties, ka tev ir obligāti jābūt tur tieši TT ričukam un tur tieši tur aero riepām un tur
un tur tai ķiverei un ne šitai, un tas visu padara to sporta veidu pārāk, nu tur voi, nu kur tad tur īstenībā tas ir, nu, sēd un brauc un beigās uzskrien. Nu, ceļš, ja tu dramatie līmenī un vienkārši tiec līdz tam brīdim, kad tu saproti, tagad varētu es varbūt paņemt to bišķiņu ņiprāku ķiveri vai bišķiņu tur, jā. Bet ja es tev šobrīd iedotu, es nezinu, spēlē ģitāru vai nespēlē? Nu, es tev iedotu vienu ģitāru un iedotu rekur 10 štukām tur šausmīgi forši. Jā, gič kā gič, jā. Nu jā, un tā kā tur, protams, ka tur tā nauda var aiziet, nu uz to jau arī, beigās tas sports ir industrija, tas ir bizīts, un tur cilvēki sevišķi, kas ir shareholderi 20. stāvos, kur nekad mūžā nav ar sportu nodarbojušies, viņiem dienas beigās interesē, kā izskatās viņa bilants, jā. Un tur tiek darīts viss, lai panāktu, ka tu iztērē tajā pasākumā vairāk nekā mazāk. Nu, bet tā ir tā kā deja, nu, tu tā kā ļaujies tam vai nē. Un tajā brīdī, kad jūti, ka viņš tev rāju pa cieši, tu bišķi mierīgi. Te es īstenībā tikšu savu veco veļļu galā. Man ir veļļuks lietots no vienas igauņu dāmas, es nopirku sportistas. Nu, tur ļoti, ļoti pieejams. Brauc ļoti labi, un es tur nejūtos slikti. Nu, katrā ziņā startā tikai vēl mēģinot un saprotot, vai vispār tas der tev, vai tev tas patīk. Un te ir atkal tā disciplīna, bet savukārt, ja tev vajag motivāciju, nu jā, nu tad tev vajag to ņipro veļu, tad vajag tur jaunās ūziņas, un tad vajag visu, jo un tad ir rekur man ir, un tad ir, nu ko, es nevaru tagad mājās sēdēt, ja, nu ir jāizbrauc. Nu, bet beigās jau tu esi izbraucis, un par to ir aplausi. Ja? Jā. Bet to tikpat labi arī var darīt. Nu, tas vienkārši tā, manuprāt, romantiskāk ir un tā simpātiskāk manās acīs. Jā, nu atkal jau galvenā atziņa, ka ar motivāciju nepietiek. Disciplīna un ieradums. Jā, nu, es tā gribētu teikt un cerēt. Vismaz tas arī tas, ko es tā kā plus mīnus mēģinu caur puķēm arī savai jaunajai paaudzei iemācīt, jā. Tā kā, ko nedarīt, neiespringt uz to, ka tur šausmīgi daudz vajag visu kaut ko tērēties un darīt. Un ja arī tās pašas sacensības liekas dārgas, kas nav lētas, izgrien pats, izdomā pats. Es esmu tā darījis entās reizes, izdomājis foršu disciplīnu, distancīti, sarunā kādu, kurš tev kaut kur pados. Draugi tāpat būs bieži vien atbalstoši un tev pat uzskatīs, ka foršs events, ja, tur beigās pirtiņu un šašliki un beigās jau tu sameties, tu sacenties pats ar sevi. Es nekad nebūšu tur, man nekad nedos, tāpēc Ironmanā dod visiem medaļas. Tas tā kā pat kā cālī, jā, nu, kad tev ir. Vai nē. Klausies, Kārli, kā to liekas? Rakings, kas principā ir iešana ar smagumu somām un spēciem. Vai būtu labs papildinājums arī tev, gatavojoties, teiksim, savām disciplīnām? Jā. Ja tu to ievies kaut kādā savā treniņu procesā, vai tev tas varētu tā kā nākt par labu? Man ir spiestā kārtā sanāk bišķi rakings, jo Ikdienā, ja? Ikdienā, jo es bieži vien ierodos visur pēdējā brīdī, tā skaitā uz lidmašīnām, un tā mugurēna, protams, ka ir relatīvi smaga. Un tad, kad arī tu esi spiesis tur normāli maukt, tu vismaz saji, bet cik šis ir ļoti labs treniņš. Tomēr. Vai ne? Un kā tev liekas, ja mēs paturpinām to rakingu tēmu, kas mums ar Jāni, protams, ka ļoti tuva, kā tev liekas, kādi cilvēki var nodarboties ar rakingu? Vai ir... Pirmkārt, tie paši pasties zemīši, ja, vai karavīri, kā teikt, karavīri kopsumā. Militārā joma, jā. Noteikti. Piemēram, ir šis tas pats bezgala foršs 100 kilometru nakts, sanāk 24 stundu pārgājiens ar militāro ekipējumu, ar armijas zābakiem, ar armijas mugureni. Tur ir noteikti tas svars minimālais, kādam jābūt, ir pa ērgļu bijušo dzelzceļu. Es gājis? Es zinu, jā, mēs esam gājuši tur, jā. Jā, es arī nobliežu, baigi labi, jā. Tas taču ir rakings at its best. Jā, mēs šī sezonā atvērsim arī civiliem to pašu posmu, tikai 87 kilometri no sauriešiem. Un 87 kilogramu uz muguras. Tik daudz īstenībā šoreiz, jā. Bet būs solīdi. Tur varētu izdomāt kaut ko 87 kilometri, 87 kilogrami. Tīms, 4 cilvēki, dariet kā gribat. Ik pa brīdim varat samainīties, bet tas ir, starp citu,
vai ne? Jā, Kaut kas Vai tur ne? ir. jā, kaut kas Un tur tad ir. tu tur saliec tīmu, un tad vienu brīdi viens panesam, otru. Bet atnākot beigās, atkal nosver jābūt tam pašam. Kaut kas tur ir. Več. Jā, teambuildings. Es domāju, mums Kārlis ir jāņem komandā. Tas ir viennozīmīgi. Paturpinot vēl par Ironmanu. Bet par to rakingu atpakaļ, Jā. drīkst. Jā, Es gan tomēr, man liekas, ka vēl prātīgāk ir iet ar mazāk. Ne, nu kā, ja jūs varbūt man to jautāsiet, varbūt nē, bet bieži vien jau cilvēki, sanāk rakings ir, ka tu tā kā speciāli, nevis to, ko vai, bet speciāli saliec, ja, tos smagumus. Tā kā apzināti. Jā. Tad tas ir savādāk, jā. Bet bieži vien tādos pārgājienos, es domāju, ka vienkārši ir daudz, kas tiek paņemts pa lieku līdzi. Un es bieži vien domāju, ka katrs tas sūduks, ko es nesu, kuru man šķiet, ka man vajadzēs, ir liekas grams, kuru es nesu. Priekš kā man to vajag. Bet, protams, rakingi ir savādāk. Jā, starp citu, mēs lasījām, ka tu pēc Ironman šī triatlona devies uz Aļasku. Un tur jūs devāties tā kā pārgājienā arī ar smagām somām. Varbūt vari nedaudz padalīties, kā jums gāja, cik tad bija smagas šīs somas. Es ar sieviņu biju, jā. Mēs aizlaidām uz Aļasku, kas mums sanāca jau kaut kā arī tur pārcelts. Tur laikam tas Covid tur pa vidu bija un kas. Un tad mums tur... jā, man bija pilnais ekips. Nekā mums cita arī nebija. Mums bija sieviņai bija nedaudz mazāka mugurene. Ap 10 varbūt pat. Man bija laikam pilnie kaut kādi 22. Tā kā atļauja lidmašīnā. Kaut kā tā bija. Bet pēc triatlona tev nebija vajadzīgi kaut kāds atjaunošanās posms. Te principā no viena ļoti sarežģīta piedzīvojuma iemeties nākošajā, jo viegli nav nest tos 20 kg uz muguras, tas ir viennozīmīgi. Nav, bet tā tomēr arī nav sacensība. Tā kā savā ritmā, protams, ka man vajadzētu atiet, ja es plānotu vēlreiz skriet. Bet pastaigāt, parasti ir 2 dienas, un tad jau 3. tev neko nejūti. Skaidrs, ka tu nevarētu atkal maukt ar maratonu, bet tādā normālā ikdienas režīmā. Tas ir tas skaistums tam overall fiziskai sajūtai, ka tu pa īsti par to nedomā. Tev atkrīt tā uztraukums par to, bet vai man būs spēks? Es atceros, ka es arī biju sīks, un nekad man bija tur jāpārstiepj klavieres. Un man nebija, būs! Kaut kā, bet būs. Tad vairāk domā, kuras viņas tur nolikšu. Un vienītī kaut kā tās klavieres tur no vienas tiku galā. Visu var, vai ne? Visu var, ja labi grib. Jā, tad mēs lieliski redzam, ka pat pēc Ironmana var paņemt somu plecos un lieliski pārvietoties. Jā, bet tur gan arī, protams, tur gan bija tā otra pieeja, ka ņemt pēc iespējas mazāk. Tāpat, ja mēs tur bijām daudz, 2 cik nedēļas, tāpat jau tur sakrājās. Pie tam tā ir vide, kur tev nav iespējams paņemt tur kaut kādu jaunu paiku vai to pašu ūdeni. Tas viss ir jābūt ūdens. Ūdens līdzi protams, viss tur nakts lietas, bet ar visu to es tur katru gramiņu mēģināju. Man liekas, šitā zobu birsti ir pārlausti, ja tā godīgi. Lai būtu pēc iespējas vieglāk. Nē, ļoti pareizi, jā, jo tiešām ar svaru somā nevajadzētu pārspīlēt. Un tās lietas, kuras var nepaņemt, labāk tiešām arī neņemt līdzi un beigi neaizrauties, jo pirms es sāku nodarboties ar rakingu, man tas likās šausmīgi viegli. Man likās, kas tad tur ir uzlikt somu un kaut tos pašus 10 kg uz pleciem un paiet 5-10 km. Un tad, kad tu to pamēģini, tu saproti, tas nav viegli. Tev sāk pleci sāpēt, tev kaut kur nērti paliek, tā soma sāk traucēt. Un tad tu tikai saproti, ka tas tikai izklausās vienkārši, bet atliek pamēģināt un ātri vien saproti, ka tas nav viegli, tas nav vienkārši, bet tas arī aicinājums tie, kas tikai mēģina uzreiz nepārspīlēt ar to svaru, vai pamēģināt tā pamazāk. Jo neiedzīvoties tur atkal tūznās un berzējumos un visu, kur tev liek, ka tā jau, tur jau ir cilvēki, protams, kuriem patīk grūtības, bet ne jau tādas. Taču nav cilvēki, kuram patīk tur iet ar asiņainām kājām. Es domāju, ka tāda nav. Tas, ka tev ir tur grūtības pārvarēt, tā ir cita lieta. Jā. Līdz ar to, jā, tur jau ir pāris lietas, kuras
zābaki bišķi pa lielu jābūt vai ne, un tur tā mugursomas uzkabe ir tur pilns internets, vienkārši vajag Izvēlēties un atrast. Bišķi pāris minūtes tam, lai padarītu, atrisināt tās vieglās lietas, kuras tu vari atrisināt pavisam viegli. Ne? Un par šīm lietām runājot, mēs tieši iepriekšējā podkāstā runājām, ka noteikti izskats nevajadzētu būt tas primārais, pēc kā izvēlēties ekipējumu, apavus, apģērbu, pārgājieniem un tādiem piedzīvojumiem, jo, būsim godīgi, tas tomēr ir otršķirīgi. Vispār ne. Es, piemēram, tās, man ir, protams, relatīvi daudz jāpērk skriešanas apavi. Man ir rozā, man ir absolūti, man ir zināms tas, kādam, ir tam es gan pievēršu diezgan daudz uzmanības, ja tur ir sevišķi kāds man būs temps, tad līdz ar to es mainu tos apavis, ja man ir garāks tāds, bet tas, kā viņi izskatās, tā kā vispār nav būtiski. Tieši tā. Klau, ja tu esi mājās un tev ir soma un ir iedots ļoti īsts laiks ielikt somā 5 lietas un ir jāevakuējas, kas būtu tās 5 lietas, ko tu ieliktu? Ņemot vērā, ka tavu telefons Maks jau ir kabatās, tieši par somu runājot. Šis ir baigi pielādēts jautājums, jo tā evakuācija jau atkal tev jāsaprot, kas ar to māju notiek. Cik ilgu laiku, vai ne? Jā, vai tā kā tās lietas ir paredzētas sadegšanai, vai tu viņā pieņem. Tā kā tur ir grūti pateikt. Es teiksim tā, ja tur es redzu, ka tur ir paredzēts sadegšanai, tā godīgi sakot, es visticamāk, es ņemtu absolūti nemateriālas, bet emocionāli vērtīgas lietas. Okay. Es paņemtu vecstāva gleznu, kur es nevaru paņemt, kā teikt, mugurenē. Bet tas būtu glupi, bet jā. Es visticamāk, tur man iestrādātos tā mana, kā teikt, saldsērīgā būtība, jā, un ņemtu kaut kādas, nezinu, kaut kādas mazas sūdukus, kuriem nav nekādas monetāras vērtības, bet kuriem ir visi iespējamā vērtība, kāda ir, cilvēcīgi. Bet, ja ar atgriešanos, evakuējamies, bet varam atgriezties? No tāda praktiskā viedokļa. Tev ir jāizdzīvo, teiksim, kaut kāds X laiks ārpus mājas. Ar iespēju pēc tam atgriezties, protams, kuras būtu tās praktiskās lietas, ko tu noteikti paņemtu, kuras tev, tīri izdzīvošanai, tā varētu teikt, kuras tev būtu nepieciešams? Man vajadzētu kaut ko asu. Es tur neiespringu uz kaut ko masīvu, bet lai ir kaut kas asas, kā es varu jebko tur padarīt. Bet tas ar tur tāds vairāk izklausās pēc Indiana Jones piedzīvojuma nekā pēc. Es paņemtu kādu emarišku līdzi vai, kā teikt, saucamo sauso pārtiku, kuru, ja arī tu neesi armijā, tu vari iegādāties arī tur makšķernieku veikalos un tam līdzīgi. To es iemestu rezerves zeķis. Un, godīgi sakot, es laikam arī iemestu kaut kādu cepuri. Visam plānu. Šitas ir tāds ātrais, bum. Tā kā. Ātrais variants, vai ne? Jā. Un kā tev liekas, kādas varētu būt tipiskākās kļūdas, ko cilvēki parasti pieļauj, gatavojot vai savu somu, vai gatavojoties nakšņot kaut kur piedzīvojumos? Varbūt tur ir divas atsevišķas. Es domāju, gatavojot somu, tu domā par kaut kādu X stundu. Kad ir piedzīvojums dabā, iespējams. Jā, tas var būt savukārt, ja ir piedzīvojums dabā, tur, man liekas, fundamentālā kļūda ir, ka vienkārši tiek paņemts par daudz. Tas, ko mēs jau runājam. Tev pietiek ar 2 apenēm. Otrs izmazgā strautiņā vienalga. Un uzvelc otru. Jā. Pie tam taču tu vari vēl viņas uz 4 pusēm vilkt. Tas pietiek vēl cik dienā. Vai, labi, apenis ir, kā teikt, tas sliktais piemērs, bet vienkārši tiek paņemts par daudz lietas, lietu, kuras tev vairāk rada problēmas nekā nepieciešamība ir. Bet tas jau arī, to jau tur var stāstīt, bet to vajag izmēģināt 2., 3., 4. reizi, un tev pats sapratīs, ka nefigmē to. Pēc paša pieredzes. Un varbūt tomēr ir cilvēks, kuram tā lieta būs tiešām vitāli svarīga. Jo tās lietas var atšķirties, vai ne? Nebūs jau viena universāla formula, kas derēs visiem. Taisnība. Un taisnība.
Te man atkal nāk prātā viena lieta, ko es nepiefiksēju runājot par to fizisko kapacitāti, kur vēl viņa nodara, ja sevišķi šādos gadījumos. Protams, skaidrs, ka ja tev ir piedzīvojumi, vai tev ir kaut kāds taktiski uzdevumi, kas ir baigi apgrūtinoši, ja tu esi sasvīdis slapši, sevišķi, ja tas ir kaut kāds ziemas, ja, tad ir tas ir tevi taktiski ierobežo, tevi mentāli ierobežo, tevi viss, bet ja tu esi spējīgāks fiziski nekā nespēj, tātad, ja tu esi par procentiņu labāks nekā sliktāks, tad tu mazāk svīsti. Un tā ir tāda, un to es pamanīju, kā reiz, tur kaut kādās militārās mācībās, ja, ka ja tu esi fiziski spēcīgāks, tu vienkārši patērē mazāk kalorijas skurstenī vai karstumā. Un tev viss tas pasākums, kur citi varbūt visi beigti, tev viņš ļoti pateikams, tur saulīt ir vai nav, bet tāds, piecelies, nokrīt, piecelies, uzlec, aizlec, aizskrien, bet tev kājas savs, muguras savs, ja, un tas ir baigi, un to atkal tu baigi tajā brīdī, kad tu tur kaut ko trenējies, tu par to baigi nedomā, ja, bet lūk tādos brīžos tas, ka tu paliec relatīvi savs un nemizerabls, tā ir baigi ļoti, ļoti nozīmīgs atspars tajā brīdī. Vienalga, vai tu arī tur pat tajā gājienā, abi noies, bet viens var noiet tur, un otrs var noiet tā kā, jā, ir grūti, bet jā, ka tev nav tā viss svīt, ka tev ir tas organisms un muskuļi vienkārši efektīvāk strādā. No vienas puses, protams, muskuļi it kā patērē vairāk kalorijas nekā nemuskuļi, ja? Bet tev vienkārši līdzīgi kā mašina, visa enerģija aiziet vai darbā, vai karstumā. Un ja tev ir švakāks tas motoriņš, tad tev vairāk aiziet skurstenī, kas ir nevajadzīgi. Bet citi savādāk tu vari efektīvāk tās kalorijas izmantot tajā darbā, un tu mazāk sasvīst, mazāk. Jā, un vispār tas svīdiens ir nenovērtēts. Ja spēja mazāk svīst, ir nenovērtēts bonus, kas īstenībā tev ir. Līdz ar to tas tev atrisina ļoti daudz arī līdzņemšanas, visu kaut kādas lietas, ja, un tie overlayeringi un viss, un kas tev tur tie mugurenē, tur ir pilns un tas. Bet ja tu esi ņiprāks fiziski, tad tev tur daudz, kas atrisinās pats no sevis īstenībā. Jā, tieši tā mēs arī par svīšanu īpaši vienmēr pirms slodzēm atgādinām cilvēkiem un sagatavojam viņus par šiem slāņiem. Un fiziskā sagatavotība ir pamats jebkurai spēja darboties un, diemžēl, netiek arī pietiekoši novērtēta. Jāmeklē katram savs sporta veids un jāmetās iekšā un jādarbojas. Bet zemesardze un kā tur nokļuvi un kāda motivācija bija pievienoties? Karš jau bija tas katalizators kā daudziem. Bet ja tā uz tādas emocionālās, lai gan tā nav emocionāla, tā bija pilnīgi racionāla lieta. Skaidrs, ka man bija arī 2 mazi tobrīd bērni, kur vēl joprojām ir mazi, bet es tajā brīdī, kad es to lēmumu pieņēmu, es sapratu, ka viņi ir šobrīd tik ņipri, ka viņi, kad teikt, sūda ventilatorā, viņi izvilks. Tur ir vai paspēts, vai samācīts tās. Es nerunāju par aizrēķinu, bet par to tādu, ja ka tur izbūs kārtībā. Ja es justu, ka tur bez manis neietu cauri, tad tas būtu tāds ļoti grūts lēmums. Bet tad, kā otras puses, ja tie sūdi ir ventilatorā, tad jau tev neviens neprasa. Vai tu tur esi zemesargs vai ne. Tas, par ko daudzi neaizdomājās. Domāju, es jau armijā neiešu. Ko tad tu darīsi tajā brīdī? Tu būs kaut kur baigi aizlidosi, ja? Vai tur pasargātāks. Vai tu tajā brīdī, ka tev tāpat ir tā mobilizācija, vai tu jutīsies labāk, ka tu ar acīm saprot visu pārmot, nekā tev tiek uzkārts kaklā un labi, spātām nebūs, ja, bet Jā, protams. Atkal tā ir tā gatavība, vai ne? Jā, tā ir tā gatavība. Nav jau tā, ka tad, ja ir lielie fundamentālie, kā teikt, problēmas, ka tur ir, mēs
kā teikt, tur vīri brieduma gados skatītāji mājās, un tad ir tie, kas tur kaujās. Tā jau nebūs. Tā jau nebūs, jā. Un šīs raķetes Irānā parāda dažas raķetes un avio satiksme pārtrūkst. Vairs nekur neizlidos, neizpildēs. Jā. Bet ko tu ieteiktu cilvēkiem, kuri varbūt svārstās šobrīd stāties zemesardzē vai nestāties? Viņi it kā gribētu, bet šīs šaubas ir un paliek uz robežas. Paskatieties uz Somiem, vai nav forša tauta? Tā pa lielam. Visi viņi ir naži dāmas un kungi, ja? Tas ir forši, Un vispār jau par NBS, bez NBS piekrišanas jau nevar baigi runāt, ja? Bet man liekas, ka es drīkstu aicināt. To es laikam pēc reglamenta drīkst darīt. Un tas, man liekas, ko daudzi nav tā aizdomājušies, ka es biju pārsteigts, cik nopietnas ir ambīcijas tai mūsu vienībai. Un tādas ir daudzām vienībām. Ja, man liekas, ka bija agrāk tāda sajūta, ka zemesargi, viņi to tā teikt, tur atbrauks uz dziesmu svētkiem un tur palīdzēs tramvaju satiksmē vai tur. Bet nē, tur ir rīktīgi labas, nopietnas ambīcijas rīkoties. Un vingrinājumi ir interesanti. Un cilvēki, kurus tu satiec, ir ar augstākajām izglītībām. Tur viens ir gēnu inženieris, un viens ir jurists, un viens ir psihoterapeits un psihiatri. Un tur tās sarunas arī, kā teikt, tajos zvilnēšanas brīžos ir ļoti interesants. Un arī būt par sadaļu no NATO, tā ir baigi labā lieta. Jo NATO ir galu galā tomēr tur 30 valsts, 31, cik tur ir. Tā nav tikai Latvija un Amerika. Vai tur, ja. Tieši tā, un ir iespēja tīkloties, braukt uz mācībām kopējām, piedalīties šajos procesos, tas vienmēr ir iegums. Jā. Un attīstība individu arī daudz ko dod. Kursi dažādi, specializācijas, plašs ceļš, kurus var papildināt. Jā, un arī tā gatavības sajūta, jā. Un arī, tas, man liekas, tas tāda rada foršu priekšstatu arī par to valsti. Ja, mēs jau te daudz it kā nevaram par tām taktiskajām lietām runāt, tāpēc, ka mēs esam mazi. Bet ja mēs būtu visi, tad mēs varētu brīvi runāt, jo ienaidnieks zina, kā, bet viņi visi var, kā teikt, 8 smagas izbliest, neskatoties. Jā. Ja mēs esam mazi, tad mums tur sanāk tur tā vai nē, bet ja mēs būtu daudz, 5-kārt vairāk, tad jau tā, man liekas, ir tāda riktīgi forša arī vizītkarte par valsti. Kā tev liekas, kas ir tas, ko šobrīd sabiedrība varbūt nesaprot par reālām krīzes situācijām? Un ne tikai par, teiksim, militārām krīzēm, bet vispār. Es domāju, ka tas, ka sabiedrība nesaprot, es gribu teikt, ka līdz ar to arī es esmu daļa no sabiedrības, kas to nesaprot. Es vienkārši, es apjēdzu to, ka es to nesaprotu, ka tas tāds zvaniņš jau nebūs. Tagad ir krīze, tagad lūdzu. Tas viss hibrīda laiks, ja viņš labi, hibrīda laiks faktiesībā jau ir cik gadus mēs dzīvojam, bet tāda taktiskā hibrīda fāze, kur parasti ir ienaidniekam pirms konvenciāla iebrukuma, viņi būs tik neizteikti, viņi varbūt neizteiksmīgi neizteikti, un tajā brīdī nesaproti, vai tajā brīdī, kad tevi dzen no mājas prom, ja, ko tu uzskati, krīzes, tas jau ir ļoti, ļoti slikti. Tas ir jau tas, ja tu dzīvosi mentālā krīzē jau dienām un nedēļām un mēnešiem pirms tam. Un tas ir tas brīdis, kad tu nevari, tad ir krīze vai nav, tad man tā soma vai tur, vai tad, jā, tur ir tā rezilience, kura man ir jāpiestrādā un ģimenei un visiem tā noturība, ja? Viņa ir ļoti neparedzama, tā būs migla, tas būs. Līdz ar to, jo tev ir mazāk lietas, par ko uztraukties, jo ir labāk, ja tev
nav jāuztraucās. Un ir kaut kādas atslēgas lietas, kurām mājās ir jābūt, bet te pašā laikā, līdz ar to atbildes jautājumu, tā ir tā lielākā kļūda, ka man liekas, ka cilvēkiem šķiet, ka tur, pateiks ziņās tagad ir, protams, ka juridiski tur ir ārkārtas situācija, krīzes un tam līdzīgi, tur viss ir atrunāts, ja, bet sadzīvē tas būs ļoti nesaprotami. Ir vai nav, vajag vai nevajag, un tad tā kā lidojumi varbūt ir, bet mašīnas varbūt nav, un tur ir tik daudz būs nezināma lietu, kuras nebūs tā, ka tur baigi pateiks, ka tagad ir šāda krīze, un tagad ir cita, jā. Līdz ar to man liekas, ka ir grūti, man pašam arī, labi, ja tu esi, kā teikt, uzskaitē, tad jau tev ir cita soma. Bet tā 72 stundu soma, viņa skan romantiski, un labi, ka tas uzsaukums tāds ir, bet es pilnīgi saprotu tos cilvēkus, ka tīri racionāli šobrīd turēt tādu sagatavotu somu, kurā iekšā jau ir daudz, kas tev ir šobrīd nepieciešams. Tu aizbrauc uz mežu, tev vajag gulīt, tev vajag to, tev vajag, jā. Līdz ar to tur laikam ir svarīgāk vienkārši, ka, kā man ir plus mīnus, ka ir tāds saraksts, tu zini, kur tās lietas mājās atrodas, un tad pēc tā saraksta esi nobrīfējis, tā skaitā arī savus jauno paudzi, ja, kur kas atrodas, kā viņš tiek ieslēgts, izslēgts, lādēts, un tad tu viņu tā kā visus saliec kopā, bet tā turēt tādu gatavībā somu, tiem, kam tā ir, visu cieņu, bet es saprotu, ka tas ir diezgan tā liek, tas uzsaukums ir ļoti skaists, bet tā dabā tas nav tik, protams, vienkārši. Ka varbūt noderīgāk ir vienkārši veidot rezerves un mājās šīs lietas tā kā iegādāties un turēt. Un nevienmēr varbūt tas būs summas formāts, bet arī kaut kur skapjos, plauktos, galvenais zināt, ka tās lietas ir. Jā, es nesaku, ka tas ir pareizi, bet tas ir tāda mana uztvere, kā man šobrīd tā dzīve ir aptuveni iekārtot. Jā, jo es laikam daļēji piekritīšu. Protams, ka tas nebūs ātrākais veids, kā mēs varam evakuēties, bet tas tomēr būs veids, kurā mēs tiešām šīs lietas salasam, mums viņas ir. Tas tāpat ir labāk, ka mums nekā nav mājās. Bet šobrīd ir iegādājamas arī jau gatavas somas. Un man liekas diezgan interesanti tas, ka cilvēki viņas iegādājas un varbūt reizi pat neatver un neapskatās, kas tur ir iekšā. Un tad tu it kā saproti, ka tu esi ļoti gatavs, bet tajā pašā laikā tu pat nezini, kā ar šīm lietām rīkoties un kur viņas pielietot. Te tas stāsts par to manu pirmo atbildi, jā, ka tā gatavība jau nav tas, tikai mantās, vai tā gatavība jau nav tas mērķis. Mērķis ir palikt dzīvam pēc tik un tik stundām, vai nokļūt tur, vai izglābt kādu, vai izdarīt to uzdevumu, kas no tevis, ko tu pats esi sev uzlicis, vai no tevis tiek prasīts. Ja? Ar kādām mantām tu to izdari, slapjām vai sausām kājām, ar rezerves zeķiem vai bez, tas ir otršķirīgi. Kompetence un spēja. Jā, kas ir divas atšķirīgas lietas, jā. Nākošais tikpat provokatorisks jautājums. Varbūt novērtē tavuprāt, cik tad Latvijas sabiedrība ir gatava kaut kādām krīzes situācijām? Kaut vai runājot ar draugiem, ar paziņām, cik tas aktuāli vispār ir cilvēkiem, cik cilvēki tavā lokā vai tavā burbulī jūtās gatavi un zinoši? Es nezinu, vecīt, es nezinu. Grūti teikt, jā. Nezinu. Tāpēc, ka tās krīzes situācijas var būt nenormāli daudz. Pārtrūkst elektrību uz 10 stundām. Arī tā ir krīzes situācija. Pieņemsim tavam leduskapim. Tā ir krīzes situācija. Ne. Un kur ir visas, kā teikt, vecmāmiņi tur. Zatītes un labumi. Līdz ar to, jā, atrisināt leduskapa situāciju. Tā ir viena krīze. Cita krīze, ka tev nedodies kaut kas lidot. Cita krīze, tās krīzes ir tik daudz, un vienam tu esi gatavs, otram tu neesi. Jā, tas ir, tāpēc man ir grūti atbildēt. Es domāju, ka svarīgāk, tas nav svarīgāk, bet es ceru, ka glābēji un valsts atbildīgās institūcijas un lēmēji tie ir būs gatavi tām dažādajām krīzes situācijām.
nevajag jau arī, būsim reālisti, tās, ka viņu ir tik daudz. Gan jau, ka nav tur visiem viņas jāzina no galvas, ka teikt, civilajam, un tagad ir tāda, un tagad tāda, un tāda. Tas tā laikam ir pārāk skaisti izklausās. Ne? Bet ja tu varētu tagad skatītājiem ieteikt, apgūt 2 prasmes, kuras varētu noderēt, jebkurā krīzes situācijā vai vienkārši cilvēkam dzīvē. Kā tev šķiet, kuras tās varētu būt? Viena noteikti ir mentālā noturība pret hibrīdu informāciju, pret feiko informāciju, pret tādu vēsā izpratne par saviem pieņēmumiem, un kuri var būt pārāk emocionāli vai kā. Tas, man liekas, ir tāds pirmais, tas vēsais saprāts, kas skan tik glupi, bet bet man šķiet, ka tas, kas notiek jau 5. gadu Ukrainā, mēs daudz no tā varam mācīties. Tā skaitā arī kā civilā pasaulē sadzīvo ar to. Un otra lieta ir, es domāju, ka off-grid spējas, tātad bez elektrības būtiskākās spējas, lai tu nepaliec pavisam dekapitēts. Tev mājās beidzās lifts, un kā teikt, vai tu esi spējīgs to problēmu atrisināt. Vai ziema, kāda ir rīcība ziemā, kāda ir vasarā. Tas pats triviālais, leduskapis. Vajag padomāt, kā tu to pārtiku, it sevišķi saldētavu, ja, kur atkal tā krīze, tu viņu varēsi pamanīt, ja tu jau tā saldētava būs jau pilna. Un tad iedomājies, ja tev 10 stundas, un tev tur viss beidzās. Jā, pēc tam tev atkal ieslēdz, bet man jau paldies, man vairs nevajag. Nē. Un kā to atrisināt? Un tad tur var izštukot, ja? Tad tur var, izdomāt tos... vieglākais, viņš ir relatīvi dārgs, bet vairs arī nav tik dārgi, ir power stacijas, ja, kuras man, godīgi sakot, 90% gadījumu liekas jēdzīgākas nekā tur ņemt un iespringt uz kaut kādiem tur šausmīgi smagiem dīzeļu ģeneratoriem, kurus tad, kad tu nebūsi prom, ne tev sievamāt, varbūt kādreiz, es tā ļoti nesmuku, ja, bet bērni nemācēs, kā teikt, čoku paraut vaļā, un tu būsi tur, kā es esmu sagatavojies, un benži nav sajaukts, ja benži tur ir sajaukts jau gadu, un tur jau viss ir beidzies, ja tur, un tādas lietas, ka, reku man te brēņu nopirkts tur, ja, un paldies, viņš nav vajadzīgs. Apgrūtinoši, ja. Dod tev ārā tur 3 kW, tev īstenībā vajag tur pāris 100 vatus, ja tur pieņemsim. Un kad varbūt loģiskāk tiešām tie nelieli elektrības power stacijas, kuras faktiski jau godīgi maksā tikpat daudz, cik tas ģenerators. Ja? Un viņas vismaz visi, tur var 5-gadīgs cilvēks, viņas var ieslēgt un izslēgt. Un svarīgākās lietas viņš spēj tur tās 20 stundas vai vairāk mierīgi, klusītēm, bez skaņas. Iedomājies, ja ir visi kaut kādi lielie kaut kāds kipišs, un nevienam elektrības, un tu tev uzreiz būs cik daudz draugu un nedraugu ap tevi. Tur tāds diskrētums, ja? Un tu vari savu leduskapu pielikt, kur tur ir 70 vati, tur jau vidēji tur 100 vati, bet viņš ne jau visu laiku strādā, ja? Un vismaz tev ir leduskapis, kas ir cilvēkam svarīgākais. Sieva leduskapis tu esi pasargājis. Jā, kaut kādas, tāpēc man ir power stācija. Tas ir mans tās taktiskais pirkums. Ja? Viņš man īsti nekur citur nav vajadzīgs, bet man viņš liekas bišķi racionālāks nekā tur tā lielā ņemšanās ar ģeneratoru, ja? Tur, un smagums un viss. Ja? Bet tas atkal kā kuram. Un tādas off-grid lietas. Radio lukturīši jau mums tā kā visiem tur ielīdzēt, tur tiec pie saviem telefoniem, ties 4G un 5G var ātrāk beigties, GPS beigsies gan jau ka vēl ātrāk, bet tāpat radio komunikācija, viņas var saglabāties pēc tam ilgi, ja, līdz ar to tev mazais rāģiņš,
Bet elektrība, man liekas, bija ļoti labs moments, jo tā, man liekas, ir lieta, ko daudzi nemaz nenovērtē, un daudzi pat nesaprot, ka pazūdot elektrībai, iespējams, viņiem nebūs arī siltuma, kanalizācijas un daudzu citu lietu. Jā. Ja ceļš, cik mēs šobrīd mūsdienās esam atkarīgi no elektrības, no ierīcēm, no visa, kas mums ir, vai ne? Tā kā... Vienkārši vajag, es domāju, kā es darīju, tā piesēdu, saprotu, ja ir krīzes situācija, cik man vajag tiešām kilovatus stundā? Nu, ja pamatvajadzībām kaut kādā. Pamatvajadzības. Jūs saprotat, ja krīzes situācija, nu gan jau, ka man nevajadzēs tur es varu iztikšu bez tā cepeša, ja, cepeša krāsnī, ja. Bet citi pieiet, ka tā, tur mani tik, un nu, tad man vajag rekur, man mazākais 3 kilovati. Ja. Bet, nu, jo tas tu tā vakarā paskaties, tik man te man tur teļuks un tā, un tu visticamāk krīzes, gan jau, ka ar to tu sadzīvos, ka tas nav. Bet ir tās lietas, kuras vajag, un tad tev īstenībā varbūt tev pat ir krietni mazāk tā nepieciešamība. Bet tu vajag tā piesaisties un saprast, ka tiešām kas tev ir būtisks. Bet es ticu, ka daudziem joprojām ir tās ekspektācijas, ka krīzes laikā viņi varēs dzīvot tādā pašā komfortā, kādā līdz šim, un ka tā cepeškrāsnes arī darbosies un vispārējais. Nu, bet tāpēc, ka tās atkal mēs katrs jau runājam par savu krīzes izpratni. Ja? Viena krīze ir, ka tev ir konvenciāls karš, bet ir entās taču citas krīzes. Protams. Tātad, nu ko, Kārli, mēs esam nonākuši pie zibjautājuma sadaļas. Es gribu, lai tu atbildi ātri un intuitīvi, ja? Daudz nedomā. Tātad, disciplīna vai radošā brīvība? Disciplīna. Process vai rezultāts? Process. Plāns B vai improvizācija? Improvizācija. Super. Plāns B jau ir slikti. Vai ne? Vieglāka soma vai tomēr vairāk ekipējuma? Vieglāka soma. To mēs jau izrunājām, vai ne? Soma ar dažiem vai daudziem nodalījumiem? Ar dažiem. Visbeidzot, mežā satikt alni vai vilku? No abiem man būtu baigi bail. Nu, bet laikam jau alni. Bet, nu, es sev nejūtu līdzi tajā brīdī. Nē, bet teiksim, es sev jutīšu līdzi. Vai ne? Noslēgumā, Kārli, pastāstīji, kas padara cilvēku spēcīgu? Vai kas priekš tevis ir spēcīgs cilvēks? Kas padara mani spēcīgu, laikam jau? Varbūt ko es arī varētu novēlēt. Man tā doma ir. Vispār viņi ir ļoti vienkārši jautājums. Mani un cilvēku padara spēcīgu tā apziņa, un saprast to, un to atcerēties, ka tu un tavas vērtības tu neesi radies kāpost laukā. Tu esi radies kā vidus elements, tu esi radies saviem vecākiem, saviem vecvecākiem, saviem senčiem, un aiz tevis cerams kāds paliek, un ka tu esi liela laikmeta un savas dzimtas sastāvdaļa un attiecīgi savas valsts un savu tuvākā draugu loka sastāvdaļa. Tas, manuprāt, mani padara stipru, jā, ka es te neesmu viens pats par sevi, bet pirms manis ir kāds bijis un pēc manis būs. Skaisti. Kārli, es tev saku milzīgu paldies. Tiešām bija ļoti, ļoti interesanti. Mēs novērtējam gan to laiku, gan arī to, ko tu pastāstīji. Skatītājiem aicinu skatīties arī nākošās mūsu podkāsta sērijas, kur mums atkal būs jauni interesanti viesi. Tā kā uz tikšanos un paldies liels. Paldies. Uz tikšanās. Paldies. Nu, pumpīšā. Mums jābūt spēcīgiem, jābūt stipriem, gataviem celties, gataviem iet, pārvarēt kalnus, pārvarēt visu ar somu uz pleciem, uz priekšu draugs. Kad ceļš kļūst grūts un kājās gurs, kad šaubas prātā klusumā klātā, atceries smagā summa tevi rūdīju, sev atgādini, tu vari stāvēt taisni, kad citi lūst. Mums jābūt spēcīgiem, jābūt stipriem, gataviem celties, gataviem iet, pārvarēt kalnus, pārvarēt visu ar somu uz pleciem, uz priekšu draugs.
gatava.